Bijušajā Madonas rajona teritorijā vēl nav pamata uztraukumam par gripas epidēmiju, apgalvo mediķi. Kopumā masveida saslimšanas ar gripu vēl nav konstatētas, saslimstības līmenis nav augstāks kā parasti šajā laikā. Slimības pacēlumi ir katru gadu, mazāk vai vairāk. Es no 85. gada ļoti labi atceros, 60 vizītēs gājām kādreiz. Vienmēr ir sezona un vienmēr ir tie drošības pasākumi, kad ir, varbūt drusku jāskatās. Pasākumi kaut kādas varbūt sajiešanas kopā. Grūti teikt. Panika noteikti nav panika. Panika it kā nevajadzētu būt. Visvairāk saslimšanas gadījumu konstatēts Madonā un Kalsnavā, īpaši izglītības iestādēs. Tātad pa 5 novadiem varam teikt, ka veselības veicināšana un profilaks ir izdarījusi savu. Protams, nevar noliekt, ka saslimšanas ir. Pa vienam, pa 2 gadījumiem, bet tā, ka mēs varētu teikt, ka mēs esam ļoti slimīgi, ja, tā nevar teikt. Vairāk saslimšanas gadījumi ir vairāk pilsētā nekā pārējos novados, pārējās pārvaldēs. Akcents ir uz skolniekiem viennozīmīgi, jo acīm redzot viņiem tomēr dzīves laikā viņi nav pārslimojuši gripas un tā imunitāte viņiem nav, viņi ciešā kolektīvā tomēr dzīvo un viņi viens otram padod savu klepu un puņķus tālāk. Ja? Vai tā ir gripa? Arī ir liels jautājums. Pārsvarā šobrīd viennozīmīgi ir vīrusi. Vislielākā saslimšana ir Madonas valsts ģimnāzijā. Tur ir 2 faktori. Šauras telpas un bērni ir motivēti mācīties. Viņi varbūt, kad to savu veselību noliek 2. plānā, ko nevajadzētu darīt. Ja? Otrā vietā, tīri pēc saslimstības, kā tādas ir 1. vidusskola, Madonas 1. vidusskola, tad ir 2. vidusskola, ja jānosauc pagastu skolas, tad tā ir Kalsnava. Taču, lai izvairītos no saslimšanas, jāuzmanās arī pašiem. Tīras rokas, svaigs gaiss, vitamīni un tējas ir primārie līdzekļi, lai izvairītos no gaisa pilienu infekcijām, kā arī stiprinātu savu imunitāti pret vīrusu saslimšanām. Tātad nebūtu vēlams iet apmeklēt apmeklēt vietas, kur ir daudz cilvēku, bieži mazgāt rokas, ko mēs reāli aizmirstam. Ja? Ieejam mājās un uzreiz ķeramies pie darbiņiem klāt un aizmirstam tās rokas mazgāt. Ja? Ja ir simptomi, tad tomēr palikt mājās. Un paskatīties, vai tas ir vienkārši tikai deguns, tāpēc kā ātrāk gāju, vai tā ir tiešām slimība. Un ja ir slimība, tad palikt mājās un godīgi veseļoties, ja, un vai zvanīt, vai iet pie sava ģimenes ārsta, vai izsaukt savu ģimenes ārstu, jo tas ir pats. Kāpēc tā slimība ļoti izplatās ātri, zibenīgi? Tāpēc, ka cilvēks, ja viņam ir aizdomas par gripu, viņš iet un aplipina citus. Lai arī pagaidām panikai par gripas epidēmiju Madonas pusē nav pamata, atcerēsimies, sargā sevi pats, tad arī Dievs tevi sargās.